slikts signāls esot. Jā, labāks viņš nepaliks. Es izmēģināju Jā, 3 labāks internetu nepaliks. Mēs pieslēgumus. Jā. Jā, tā tad, Ilze, paldies par uzaicinājumu un priecājamies ar tevi Anglijā un Lielbritānijā sadarboties. Un lūdzu, pastāsti īsumiņā par savu veikalu uzreiz sākumā, tāpēc, ka mēs, kas sāksim, mums tas Jā. mikrofons, kad tiek rokās, tad mēs runājam. Pastāsti saviem cilvēkiem par īsumā par savu veikaliņu. Ļoti Un tad mēs īsumā turpināsim. Jā, ļoti īsumā izstāstīšu. Nu jau 2 gadus man ir neliels online veikaliņš. Online veikaliņš ir gan pavisam svaigs, kurš tiek tagad pārtaisīts. Bet ļoti liela komunikācija mums visa notiek caur Facebook ar meitenēm, caur Messengeri. Viņas man raksta, prasa, jautā. Notiek komunikācija, ir grupa Facebookā, kurā es iespēju robežās laiks ir ļoti maz, bet tomēr lieku aprakstus visam, jā, un interesi tiešām ir liela. Tiešām ir liela. Labi, kā sauc tavu veikaliņu? Kā sauc tavu veikaliņu? Jā, veikala nosaukums ir Motion of Nature. Tātad grupu var atrast arī zem mana vārda uzvārda, Ilze Krause. Jā. Tā kā, un tagad mēs noteikti arī piedāvāsim ļoti daudz, Dr. Tereško, jūsu tējas, jūsu produkciju, par ko arī cilvēki ļoti interesējās. Vieta Anglijā. Jā, vieta Anglijā, Lielbritānijā, kur varēs tātad turpmāk iegādāties mūsu produktus. Šo to mēs šodien pastāstīsim, bet vispār mēs pastāstīsim vēl arī vispār par veselību, par holesterīnu. Savukārt pie mums Latvijā mēs esam fitoterapija.lv, jā, Artūra veikals un tas ir veikals mums vienmēr bijis tā sekundāri, jo vispār mēs tautu izglītojam gan augos, gan veselībā, un mūsu mājaslapā savukārt ir ļoti daudz tādu fitoterapijas raksti, kas attiecās tieši uz veselības tādu uzturēšanu un arī par augiem, visu kaut ko tur var atrast. Jā, un ir arī man mājaslapiņa, ja Ilze Ģērmane, es esmu ārste homeopāte, un mana pacientu un arī mana tāda izglītojošā lapa ir herbas_last.com. Viss, reklāma beigusies. Paldies! Tagad parunāsim. Jā, es vienkārši sākumā, jo beigās iespējams, ka viss norausies un ir šīs 40 minūtītes. Mēs centīsimies tā kārtīgi parunāt, vai ne, par veselību, par holesterīnu, par augiem un tā, tētis vēl nav ticis normāli pie vārda, jo meita vienkārši vāvaļo, bet jūs jau mani pazīstat. Liela daļa te mani ir jau ievērojuši kopā ar Artūru. Tā, tēti, labvakar! Labvakar! Par ko mēs šodien parunāsim? Jau stāstīju visu laiku, mēs runāsim par veselību tātad un konkrēti arī par holesterīnu. Kaut gan man liekas, ka tas holesterīna sāga ir tāda nedaudz uzpūsta vispār pasaulē, un varbūt, ka paies varbūt kā 10 gadi, un ārsti jau savādāk uz to lietu skatīsies, bet labi, ir jau tur kaut kāds ir paralēlis tam visam ir, bet ir arī ar cilvēki ar sirds slimībām, aterosklerozi, un kuriem ir normāli holesterīns spēdiens, un viss tas tā ir, jā. Bet mēs tomēr pēc holesterīnas cīnāmies. Sākumā jaukt tur zāļu tējas un betulīnu un dižo saknu, viss. Gribu pastāstīt vienu tādu ļoti vienkāršu gājienu, ko mēs varam darīt ikdienā, lai mazinātu holesterīnu. Un tas viss ir ļoti pamatots, zinātniski un pēc pētniecībā uz daudziem. Mikrofonu
Slēdzieties no šīs puses, nevaru to tagad izdarīt. Uz daudziem cilvēkiem tas ir izpētīts, ka tas darbojas, šī metode. Redziet, holesterīns ir nācis no vārda hole, un hole ir žults. Un cilvēku organismā tas holesterīns tiek ražots tieši no, žults tiek ražots tieši no holesterīna. Ja? Un tad, ja organisms ražo pietiekami daudz žultu, ja, tad holesterīna līmenis organismā pazeminās. Bet, lai piespiestu ražot daudz žulti, ir vajadzīgas laba aknu darbība. Tas ir viens. Un otrkārt, ir vajadzīgs kaut kāds tās ierosme, lai tā žults tiktu izsviesta zarnās. Un tā ierosme ir tieši treknumiņš. Un tāpēc tā secība ir tāda, ka cilvēks no rīta pieceļas, izdzer siltu ūdentiņu, ieteicams skābu ūdentiņu, tur ar citronu vai citronu suli vai dzērvenēm. Tas dod iespēju atvērt tiem visiem žultceļiem atvērties. Atvainojiet mikrofonus, lūdzu mikrofonus, izslēdzam mikrofonus. Jā, tātad izslēdz mikrofonus, tas ir labi. Iedzērām siltu ūdentiņu, un tad brokastīs jāsāk ar kaut ko trekni, ar kādu treknumiņu, jā. Vai ar speķīti, vai ar sviestiņu, vai kaut ko jūs izdomājat, kā to organismu ierosināt, lai viņš to žulti izsvieš. Jā. Tātad žults tiek izsviest ar visu holesterīnu, ko viņa satur zarnās. Un tad, lai viņš atpakaļ neuzsūktos, vajag arī ēdienā pievienot daudz šķiedrvielas. Labākās šķiedrvielas laikam ir no ceļmālapu sēnelām, ir tā psilumi, jā, bet var arī no mežrozīšu, auglīšiem un galu galā arī kirbja sēklas, linsēklas, tur to iespēju ir daudz. Lūk, un tad tā žults saistās ar šķiedrvielām un dabiskā ceļā tiek izvadīts no organisma. Bet asinīs tas holesterīns paliek mazāks. Ja? Pavisam vienkārši. Tātad ar tādu zināmā veidā, ar tādu ēšanas gājienu. Lūk. Nu, un jā, savu laiku jau pirms 12 gadiem es saskāros ar tādu problēmu, ka maniem pacientiem bija daudziem blakus parādības no statīniem. Tieši sākas statīnu ēra, visi jaudīgi izrakstie, visāda simvastatīna, rozostatīna, visi jūs to zinat, ja? Jā, sāka muskuļu sāpes, parādījās aknu darbības traucējumi, tur pacēlās sāla, kas liecina, ka aknas šūnas iet bojā. Nu, un tas man, protams, nepatika, un es sāku meklēt, kas tas varētu būt. Tāds līdzeklis no dabas, kas varētu holesterīnu samazināt. Tas ir viens kāpēc, un otrs arī tāpēc, ka es pats sasniedzis biju 60 gadu vecumu, un biju zaudējis jaudas, arī sāku meklēt arī no fitoterapijas, kā to uzlabot. Un izpētot daudzus zinātniskus darbus internetā un izstrādāt tādu zinātnisko darbu krātuvēs, es nonācu pie secinājuma. Mums sunīts atnāca, atvainojiet, te blakus skaņas. Viņš pa istabu staigā naglenēm, ko tu padarīsi. Jā. Un nonāca pie secinājuma, ka tas labākais risinājums ir izmantot tādu vielu, kas atrodas bērza tāsī. Un tos zinātņi nosauca par betulīnu, jo betula, lūk, ir bērza latīniskais nosaukums. Betula alba, betula pendula, vispār tās der no visiem šiem bērziem, paša virsējās slānītis baltais no tā diezgan sarežģītas ekstrakcijas ceļā. Zinātnieki ieguva tādu baltu pulverīti, bēžskrāts pulverīti, kas nedeg, no viņa ir nocījāts viss, atņemta visa fenolis, suberīnskābes un viss, kas deg. Tātad nedegošs bērza tās pulverīts, betulīns, viņš satur arī tur lupolu un betulīns skābi, bet tie visi ir no vienas ģimenes. Jā, un mēs noreģistrējām viņu pārtikas veterinārā dienestā, kas pie mums skaitās tāds oficiālais reģistrācijas.
instanci uzturbagātinātājiem. Izveidojam 5 veidu uzturbagātinātājs ar betulīnu, aknām, sirdī, kuņģim, gremošanas traktam, tātad elpošanas sistēmai un nierēm. Un tā mēs arī sākām to ieviest praksē, un tā lieta jau dzīvo jau cik gadus, un var teikt, aizvien pieņemas spēkā. Jā, bet par betulīnu mēs arī piedalījāmies vienā zinātniskajā pētniecības pasākumā, ko organizēja Koksnes ķīmijas institūts un Organiskās sintēzes institūts, kas pie mums ir tāds, un Latvijas Valsts universitāte. Mums bija arī dermatoloģisks pētījums, kurā pētīja tādus betulīnu jau sīk disperso tādu formu, oleogēlu, jā, un ar labiem panākumiem, tātad dermatoloģijā. Bet mans iedvesmas avots vispār ir tiešām PubMed un Scopus un Libertis, tāds zinātnisko darbu krātuves, un es savā fitoterapijas.lv ieliku dažus pārskatus. Zinātnisko darbu pārskati ir tā, ka paņem kaut kur 100, visus tos, kas attiecas, piemēram, pa betulīna pretiekaisuma īpašībām. Un tur ir 180 zinātniskie pētījumi, un tie visi tiek apkopoti ar datortehnoloģijas, un izvilks tas pats galvenais, kas tur ir. Izrādās, piemēram, ka betulīns tātad darbojas kā pretiekaisuma asinsvados, kas ir pierādīts. Ja? Samazina tur to iekaisuma mediātoru, piemēram, nekrotiskā faktora tādu aktivāciju un interleikīnu, to, kas izraisa iekaisuma aktivitāti, samazina. Tātad rezultātā mazinās iekaisums asinsvados un arī mazinās ateroskleroze. Tāpēc, kā arī mūsu profesori, kur mēs aizbraucam klausīties lekcijas, viņi vienā balsī visi saka, ka galvenais faktors, kas izraisa aterosklerozi, tātad tās tur plāksnītes, kas atlūp un izraisa trombus un insultus un infarktus un ko tur vēl, arī prāta spējas pazemina, ja? Ka viss tas nāk no iekaisuma, un no iekaisuma asinsvados mums ir grūti izvairīties, jo ir dažādi vīrusi, dažādas baktērijas un mūsu diētas saldumiņa. Jā, lūdzu, vēl es drusciņi gribētu par asinsvadiem un šo te diētu parunāt. Jo tas ļoti interesanti, ko tu teici par to treknumiņu, ja? Jā. Jo vispār ir, es tev, protams, pilnībā piekrītu, bet ja mēs aizejam pie ārsta un viņš mums uztaisa analīzes, mums tas ZBLs ir augšā un tā tālāk, tad pirmais, kas tiek darīts, tiek diētā pateikts nelietot vai samazināt dzīvnieku izcelsmes taukus. Vispār tātad, jā. ko tu teici, tur sviestiņu no rīta, ja, oliņai un ko tur kādu Jā. bekoniņu vai ko. Jā. Kad principā mēs aiziet pie ārsta, dabonam tieši pretējo informāciju. Es tev tā nepiesienos, bet es domāju, ka cilvēki, kuriem ir problēmas ar holesterīnu, ir liela daļa ir tādi, kuri tiešām ļoti mēģina ēst salātu lapas un kad tikai tauciņš nebūtu. Jā, un šis te gājiens jau amerikāņu nacionālais Nacionālais uztura pētniecības institūts pierādīja, ka tas ir aplami, kas bija, ja, kā maztauku diēta nesamazināja infarktu, insultu un aterosklerozes izpausmes biežumu, ka tā saknē nebija pareiza tomēr. Ja. Un vienkārši liela inerce ir. Es kā ģimenes ārste varētu pateikt, ka inerce tiešām ir vēl joprojām ar aci griežās šajā pašā, kad dzīvnieku tauka arī endokrinologi šito te pašu mums stāsta. Un kad tauks ir tāds avokādo, jā, zivtiņa, jā. Ja no taukiem, tad kaitīgie trans
tauki saucamie, transtauki, jā, tie, kas ir margarīnāti, ar margarīnu cep vispār cepumus un bulciņas un pīrādziņus un visur, kur viņš tur ir. Labāk mājās cepiet ar sviestiņu, piejauciet olīveļu. Manā izpratnē vienīgā labā eļļa no visām ir olīveļļa, nu kā no tā, bet sēklu eļļas kā rapšu, saulespuķu un kādas tur visādas sezam, nu tās nav īpaši labi. Jā, arī kaņepes eļļa ir laba, tāpēc, ka viņa nenāk no sēklām, viņa nāk no riekstiņiem. Kaņepē ir riekstīši. Nu, lūk, un kas vēl kaitīgs, tie ir saldumi, jo no saldumiem, lai cik tas būtu jocīgi, organismā veidojas triglicerīdi. Jā, un triglicerīdi atkal ir tie, kas tur pieģēpā tos asinsvadus. Jā, tā kā no taukiem nebaidāties, tauki ir vajadzīgi, lai izsauktu organismā žults izdalīšanos, un žults veidojas no holesterīna, un tādā veidā organismā asinīs holesterīns samazinās. Vēl ir viens triks, kā padzīt žulti. Protams, fitoterapijā tur vēl visādi augi ir un tā, bet, ja nerunājam par augiem, tad vēl viens triks ir vienkārši no rīta izdzert tādu krūzīti ar ļoti, ļoti siltu ūdeni, kas kuņģītī aizejot tālāk uz 12 pirkstu zārnu, un tur esot tajā visā siltajā temperatūrā, viņš noņem spazmu no žultspūslīša, un žults aizslīd tālāk. Tu teici par karsto 60-grādīgu ūdeni, es atvainojos. Iedzert vajag 40. Ne, jā, bet uzvar 60, un Jā, tad, tieši tā. ne, bet tam ūdenim ir jābūt tādu, ka viņu var knapi iedzert, nevis tādu siltu ūdentiņu, bet reāli tādu kā karstu tēju. Tikai tas nostrādās, to es gribēju pateikt. Jā. Tādu vienkārši siltu var dzert un vienkārši slaidumam. Ļoti pareizi. Nu, lūk, un vēl man ļoti patika no maniem atradumiem attiecībā uz betulīnu tas tāds zinātnisku darbu pārskats attiecībā par onkoloģiju, par betulīnu un onkoloģiju, jā. Vispār betulīns mums šāds izskatās. Nav jau pārāk daudz laika, tāpēc arī uzreiz parādīšu. Tur ir šī betulīnā 150 mg, kas vispār smagos gadījumos onkoloģijā vajag līdz 1 gramam diennakts deva. Jā. Nu, un tur pētījumi pierāda, ka betulīns uztaisa šūnām to sliktajām šūnām, veicina dabisko nāvi. Apoptoze saucās, ja, ka šūna, ja tā jau audzē šūna negrib mirt pat nost nekādīgi, viņa grib dzīvot mūžīgi. Bet betulīns veicina, tomēr pārvērš viņai programmu tādā veidā, ka viņa tomēr iet bojā. Tas ir viens. Otrkārt, liek šūnām turēties kopā, neļauj viņām klejot, tātad samazina metastāzes iespējas un mazina jaunu asinsvadu veidošanos. Tieši audzēju šūnām. Tas ir tie 3 faktori, kas vispār ļoti samazina audzēju progresēšanu, un vēl arī raksta, ka pēta, ka ļoti labi sadara arī ar ķīmijterapiju kopā, ka vienlaicīgi lietojot ne ar visiem ķīmijterapijas preparātiem, bet ar atsevišķiem, tas ir tur, jā, es cenšos vienmēr to arī atzīmēt ar kādiem, ka tas arī pastiprina ķīmijterapijas preparātu darbību. Lūk, manuprāt, šīs divas īpaši, ka pretiekaisumu, ja, un pretaudzēju darbība, un arī tomēr uzlabo aknu darbību, un aknas ir tieši tās, kas tur ražo to žulti un veicina visu organismā atbrīvošanu no dažādiem toksīniem, un arī aknās ir tās kupferu šūniņas, tādas ar ķepiņām, kuras tausta visas šūniņas, un kas viņām nepatīk, to viņš atdod sagremošanai, jā, žultai sūt. Jā.
Tā kā tas ir. Un vēl ir tās situācijas, kad ir vajadzīga tā ķīmijterapija, bet organisms ir tik švaks, ka viņš vienkārši to nevar panest. Un tad Nu, jā. arī tā šūnu atjaunošana tieši. Šūnu atjaunošana tieši asins šūnas Jā. attiecībā uz leikocītiem, īpaši uz eritrocītiem mazākā Jā, kad mērā. ir tā leikopēnija Jā, un viss šitais, kāpēc nevar uztaisīt ķīmijterapiju, un tad mēs varam atjaunot. Nu, lūk, un domājot par vispārējo cilvēka veselību, mēs Es arī... varu drusciņu pa vidu. Tu pirms Jā. tu rādi šo, ja, šo Betulēru. Te tikko čatiņā bija, kā ir ar rūgto šokolādu un cigoriņiem. Pasaka vispirms par rūgto šokolādu, un tad mēs te pa cigoriņiem parunāsim. Nu, rūgtā šokolāde man garšo. Nē, rūgtā Mēs tur šokolāde ir vielas. laba, tā ir kakao tur pārsvarā, un tas ir antioksidants. Vispār kakao ir cilvēkiem jālieto, un pat ieteicams varbūt pie rīta kafijas, vienu mazu puskarotīti, pielikt arī kakao. Jā, Interesanti, jā, Mokačino. mokačino. Bet par cigoriņiem runājot, jā, mēs viņu arī, mums viņš ir gan dažādos augu maisījumos, gan arī par šiem te pašiem betulīniem runājot, ir ar nosaukumu Betuliver, ja tā tad aknu darbību, tā teikt, atbalstošs variants betulīnam, kuram tieši tā ir pievienota cigoriņu sakne. Jā. Un tad rekur, nu, tu pastāst par to Un tātad Betuliver. šī Betulēra, tas ir dzīve ar bērzu, jā, un manā tulkojumā. Dzīve ar bērnu, jo mums bērns ir vienkārši Jā, bērns. dievs. Jā. Nu, jā, te ir iekšā 5 kārbiņas, jā. Un mēs iesakām tā 5 soļu veselības programmu, es viņu apvienoju tur ar dažādiem citiem augiem, garšvielām un tā. Tā, tas ir Un tā, ka livers. es iesaku sākt Re, to kur ir visu aknām ar cigoriņiem. ar cigoriņu, betu līveru, nu par cik līveru tomēr aknas tā kā kaut kā valodā, ja? Kurā? Latīņu? Nē, laikam jau angļu. Angļu, jā, vai. Nu, te ir drusciņ tāds mikslis iznāca, ne tikai angļu, bet arī citas valodas ir pieaugtas. Piemēram, to mēs palietojam mēnesi akniņām, tad mēnesi palietojam betulu kardi, kas ir kardiologs, jā, kardiologi mīl šito, un tur ir vilkābeles ziediņi piejaukti klāt vēl. Tiem 100 miligramiem betulīna vēl vilkābeles ziediņi, nu, sirdī nomierina sirdsdarbību. Nomierina Jā, sirdsdarbību, tur attiecīgi spiedienu. rūgtās garšvielas tālāk, tur jāpalieto klāt. Nākamais mēnesis mums tiek veltīts gremošanas sakārtošanai ar betulu gastro, un tur ir pieninas saknes. Starp citu, pieninas saknes samazina arī cukuru līmeni asinīs, īpaši 2. tipa diabēta gadījumā. Tad to mēnesi palieto, un šeit mēs lietojam vairāk tādas, var lietot lakricu klāt, nu, kaut kādas saldas garšvielas. Tālāk mums ir nākamais mēnesis betulflu, kas attiecas uz elpošanas sistēmu, turklāt ir pie betulīna Islandes ķērpīts. Un nobeidzam mēs ar pašu svarīgāko, gandrīz ar betulūro. Ja, tur ir atkal klāt vīgriezis. Urīna izvada sistēmai, nieres. Bet arī ir reproduktīvai sistēmai. Un vispār locītavām arī. Locītavām arī. Tāpēc, lūk, un tas mums aizņem šīs veselības kūra, aizņem 5 mēnešus. Un pietiek, ka 1 reizi gadā, ka mēs tā izdaram, un tad mēs varam teikt, ka mēs esam darījuši daudz. Protams, kopā ar šo visu es aicinu arī kustēties, pastaigāt dienā, cik tur kilometrus, jā. Nu, cik var. Tālūk. Tas par betulīnu. Bet ar to mūsu darbība neapstājas. Es vēl par betulīnu tomēr. Jā, lūdzu. Man tāds novērojums gan mikrofoniņi lūdzu izslēgt. Man tāds novērojums ir manā praksē, kad lietojot, nu, pieņemsim, te ir, nu, ja tā slinki dzerta pusgadam, sanāk 5 mēneši, ja dzertās skurpulozi.
Ir gadījumi, kad gadās nomest svaru. Pasaki man, lūdzu, kādā veidā, kas tur ir, vai betulīns to dara, to svaru nomešanu, vai tie augi, kas veicina to sistēmu darbību tieši, kas tur ir tas svars, jo tiešām, svars krīt. Labi, es zinu, ka laboratoriskajos pētījumos betulīnam ir pierādīta lipīdu vielmaiņas regulēšana, vispār, gan triglicerīdi, gan. Bet kas tur notiek? Kāpēc? Vesels cilvēks parasti ir slaids. Viņš paliek vesels, tāpēc viņš paliek slaidāks. Jo trīs vaļi, kas to veselību uztur, homeostāzi, tas ir nervu sistēma, endokrīnā sistēma un tieši hormonālā endokrīnā sistēma. Un tieši tad, kad viņa uzlabojas, kad cilvēkam vai tas vīrietis vai sieviete, viņiem tie hormoni nolīdzinās, paliek gan vairogdziedzera, gan virsnieru, gan olnīcu, tur tas estrogens, progesterons, gan vīriešiem testosterons. Tad viņš, ja viņš ir tā hormonālā balansā, tad viņam ir grūti uzbaroties. Tad viņš var ēst vispār tā kā zirgs un strādāt. Tad viss tas tā notiek, jā. Un mēs te... Jā, un šīs ir kapsulas. Čatiņā bija komentārs, kas tas tāds ir. Mēs šodien tikai pa kapsulām, jo... pieņemsim, tējas mēs vēl es gribu dažu vārdiņu pateikt, ja tu pasaki par šo. Pie betulīna tēmas. Es jau minēju, ka mums bija zinātniskais darbs kopā ar koksnes ķīmijas un organiskās sintēzes, un tas rezultējās ar sīk dispersā betulīna gēla izveidošanu, izpēti un pielietošanu praksē. Tas bija 500 000 vērts vispār pasākums, kurš norisinājās gan ar dzīvnieciņiem, ar pelītēm, ar mākslīgu ādu, un tad beigās arī ar cilvēkiem, ar dermatoloģijas klinikā. Un izrādījās, ka tas ļoti labi veicina sadzīšanas procesus, un es uzskatu, ka tas, kas rada ādai visu sadzīšanas procesu veicina, vai tas ir iegriezums, vai nobrāzums, vai apdegums, ka tas arī dermatoloģijā darbojas ļoti labi. Un šis mūsu betulīns, viņš ļoti dziļi iespiež sādā, viņam ir tik maziņas daļiņas, nanodaļiņas, ka viņš iziet caur ādas vārstalītēm iziet cauri. Un tad viņš tur veicina to gan epitelizāciju, gan arī elastīgo un kolagēno šķiedro tādu stabilitāti un veidošanos. Jā, tā tad arī anti-agings, bet vispār viņu var lietot arī uz gļotādām. Visur, kur vien ir gļotādas, un arī droši, ja sāp kakls iekšā, mandalas arī mandaļu atveseļošanai pie angīnām, jo viņam ir arī ļoti laba antivirāla iedarbība. Un vispār betulīns ir pētīts uz herpes. Zoster arī zoster, vai tas vispār sāpīgs. Uz nekrotisko herpes zoster. Bet arī vienkārši uz augstuma pumpiņām, bet tās, kas zoster, ir ļoti sāpīga. Un pat uz pemfibus viņš. Jā, tas ir. Viņam bija tas normāls nosaukums, labi. Pemfibus ir viena no viņa mirst arī. Smagākā ādas slimība, jā, tur. Jā, tālāk. Es gribu lūdzu, kā man tas holsterīns pieņemsim. Tad mēs šodien tā tēmu uz to holsterīnu tomēr velk. Pastāsti man lūdzu, kā sievietēm un kā vīriešiem tas holesterīns ķermenī, nepabaigi tur sīki pa vecuma posmiem, kaut gan vecuma posmi šeit ir ļoti svarīgi, jo sieviete tiek labu laiku pasargāta no negatīvās ietekmes, pieņemsim. Tieši tāpēc, ka sievietēm estrogēns ir. Jā, estrogēns uztur to aizsardzības līniju, bet tad, kad viņš sāk kristies uz to menopauzi, tad arī sievietes nonāk tajā lauciņā, kur kardiologi sāk uztraukties. Jā, bet sievietēm lielā mērā to estrogēnu ražošanu pārņem virsnieris. Jā. Un mums ir arī viens virsnieru veselības labotājs, kurš saucās zelta sakne.
Un tā ir tiešām no zelta saknes taisīta, no radiola rozē. Tas visās zemēs aug, arī Lielbritānijā viņš aug. Viņš nebaidās ne izcelšanas, neko. Mums viņš ir lauciņā aug. Varat audzēt, Jā. iet un rakt. Jā, un vienu mazu tādu teikarotas lieluma gabaliņu saknes var uzvārīt, iedzert tēju tādu, ja. Bet mēs viņu esam izžāvējuši, samaluši pulverī un saveidojuši kapsulās, ja, savā stilā. Un viena kapsuliņa dienā mazina kortizola līmeni, jo aplami domāt, ka tieši ka kortizola daudz, te virsnieris labi darbojas. Ja. Tur virsnierē ir savi regulācijas procesi, un, kad tas kortizols paceļas, tad drīzāk tas rāda, ka slikti virsnieris strādā. Lūk, un zelta sakne samazina to līmeni. Viņa ir adaptogēns. Un veicina arī labo hormonu veidošanos, kas ir vīriešiem testosterons, piemēram, un sievietēm estrogēns un tāds pasākums. Vīrieši savukārt pēc 60 gadiem zināmā mērā arī nokļūst sprukās, tāpēc, ka viņam testosterona līmenis samazinās un pieaug tas aromatiāzes aktivitāte. Tas ir tāds hormoniņš, viņš ir ferments, kas pārvērš... Prekursors, ne? Prekursors, jā. Tā viņš zinātniski. Kas pārvērš testosteronu estrogēnā. Un, ja arī sieviete lieto kaut ko tādu no augu tējām vai no saknītēm, piemēram, leivuzēju, ja lieto, kas it kā veicina testosterona līmeņa pacelšanos organismā, arī sievietes organismā, viņai no tā nav jābaidās, jo viņām ir tas aromatiāze, ir diezgan labi darbojas viņu organismā. Jā, šeit mums uzreiz ir arī šāds te preparātiņš Rock Hard. Tur sastāvā ir leizejas sakne un tribuļa laksti. Un tribulīts būs tas, kas to testosteronu arī drusciņu pacels uz augšu, kas sievietei arī tā tad reku, ko tikko Artūrs stāstīja, ir ļoti svarīgi. Arī vitāmīni. Un no tā nav jābaidās. Jā, vispār jo viņām no tā izveidosies estrogēns. Jā, izveidosies estrogēns. Tātad sievietēm nav jāturās pa gabalu no, piemēram, tribuļa. Jā, bet vīriešiem savukārt ir jāizvairās no tādiem produktiem, kas veicina estrogēna veidošanu. Āliņš tur un tā. Jā, labāk skotu viskijas. Labāk viskiju, jā. Aliņš, savādāk krušturis būs jānēsā. Jā, tā ir, jā. Un gan alus vēderiņš, gan krūtiņš, tā ir pilnīga patiesība. Bet sievietes gan aliņš var droši saskandināt. Iznāk, ka jā. Iznāk, jā. Jā. Lūk, man šis te Rock Hard liekas labs un galvenais citi, daži tādi adaptogēni, kas tur šizandra vai ženšeņi, viņi ceļ asinsspiedienu. Jā, viņi pārstimulē, tā kā to var trauksmīti drusku radīt. Jā, man liekas, ka es sastapos ar ženšeņu arī tādā nevisai labā pozīcijā. Man liekas, ka biju palietojis, kur aizbraucis biju uz kaut kādu semināru, kur bija ķīnieši, un viņi piedāvāja sautētu ženšeņu, fermentētu, jā. Un es, protams, nopirku, gribēdams būt stiprs un jauns un vesels, un kas tik vēl. Jā, es viņu tā diezgan nopietnās devās ieņēmu. Un tas man bija kaut kādi 55, 56 gadi. Un tad es pirmo reizi mūžā sajūtu, kas ir sirds aritmija. Jā. Es, ka viņu pārtraucu lietot, man tas pārtraucās. Bet katrā gadījumā, jā, un pēc tam es sāku skatīties, kas par viņu rakstīts, un tiešām atradu tādus rakstus un pētījumus, ka lielāka ženšeņa devas var izraisīt sirds ritma traucējumus un paaugstināt asinsspiedienu. Bet no zelta saknes tas nav. Un šeit iekšā šinī te ir leizējas saknes.
Tas arī ir adaptogēns. Tas ir arī adaptogēns, bet nu, es neatradu tādus norādījumus, ka tas izraisītu sirdsdarbības traucējumus. Bet toties atradu norādījumus, ka tas ļoti veicina auglību. Sievietēm īpaši. Jā, sievietēm un vīriešiem arī tos spermatozītu kustīgumu palielina. Tas mūsdienās arī ir ļoti tāds moments svarīgs, jo daudzi ir cieši pāri no, kad viņam nav bērni. Jā, un paskatu zeļu un plaukst klīnikas, kur notiek viss tā mākslīgā, viss tā. Jā, vēl par Okhārdu. Vispār viņš ir arī tāds uz sportistiem tendēts un arī tiem, kuriem ir fizisks darbs un vajag atjaunoties. Un lēzējas sakne kombinācijā ar vitāniju palīdz atjaunoties tieši muskulīšiem. Un arī tie, kas reāli grib audzēt muskuļus, ja iet uz džimu un reāli grib audzēt muskuļus, tad viņiem arī šis te preparātiņš noderētu. Žēl, ka man nebija jaunībā, es biju arī kultūrists. Tev nevajadzēja, tu tāpat ar muskuļiem. Labi, ejam tālāk. Pēdējais no produktiņiem šodien ir Hot Wave. Es par tām sievietēm un to estrogēnu un to holesterīnu uztraucos arī, bet ne tāpēc šis te produkts tapa. Te ir apvienots sarkanais āboliņš fermentēts, jo fermentēts viņš labāk uzsūcās. Tur tie dabīgie izoflavoni, kas ir iekšā, viņi tiek veiksmīgāk uzsūkti, un tad tātad tas nosektu to tāda fitoestrogēna lauciņu. Bet kas ir ļoti svarīgi, un ko es arī no savām pacientēm esmu sapratusi, ka netur ne tikai tas estrogēns un tas karstuma vilnis, bet arī tā veģetatīvā nervu sistēma tur gana jaudīgi tiek, tā teikt, iedangāta, ja teiksim tā, un melnais kohošs, jeb sudraba svece ir tas, kas ļoti, cimicifuga viņa latīniski ir, tas ļoti palīdz gan pie tiem pašiem karstumviļņiem un pie termoregulācijas, kas ir arī zinātniskie pētījumi cimicifugai, un arī tieši šo te nervu sistēmu, sirdsdarbību, bezmiegu, trauksmi, ko sarkanais āboliņš šos simptomus nepaņems. Tā kā tā, bet tā fitoestrogēna daļa ir, ja mēs te šodien par to holesterīnu, kā tad ir ar sarkano āboliņu? Var to fitnesu, var to estrogēnu kaut kā paveicināt? Kā ir? Ja tie augi, kas satur fitoestrogēnus, viņi patiešo neiet organismā. Jā, tas nav tā kā tieši, tas nav hats, tas nav organisma aizvietojošā terapija. Bet tie ir ķieģelīši, no kā sievietes organismā tiek būvēts viņas hormons estrogēns. Tāpēc es ļoti sarkanu āboliņu cienu un lieku visās tur tējās. Bet es safermentēju, jo tad labāk uzsūcās. Tas gāja solīti tālāk, protams, jā. Bet vēl fitoestrogēni ir arī salvijā, arī apiņu tanīs rogās, apiņu ziediņos. Arī, kur vēl raudenītē, ja? Jā. Tā. Lūk, bet mēs vēl vienu preparātiņu nepaņēmām, kas ir dižā sakne. Šeit mēs nepaņēmām, jo Ilzē viņas Lielbritānijā nav. Tāpēc mēs runājam šodien par produktiem, ko mūsu tautieši var pie Ilzes iegādāties. Šodien tā. Jā, bet no Ilze var nākamreiz pasūtīt, jo dižā sakne ir tiešām diža sakne. Tā ir pret laimas slimību, pret visādiem neiroboreliozēm, locītavu kaitēm un ne tikai pie laima izraisītiem, teiksim, nervu darbības traucējumiem. Piedod, tēti. Mūs iespējams kādā brītiņā vienkārši izmetīs ārā. Jā, mēs par laimas slimību, tiem, kam mikrofoni ir ieslēgti, mēs par laimas slimību. Un iespējams, kad bet tas nekas. Mūs izmetīs ārā. Mums bija prieks jūs redzēt. Jā, bet bija gan. Cik var es tev? Kuplā skaitā. Tā ka pie Ilzes veikaliņā un arī
mūsu tautieši fitoterapijā, bet ziniet, kā tomēr par to Japānas dišsūreni un laimas slimību. Jā, palasiet poligonum cuspidatum latīniskais nosaukums, un man ir tādas ziņas, ka īrijā, piemēram, negrib tur apdrošināt un kādi sodi jāmaksā, ja tas augs ir viņu teritorijā augs. Ļoti spēcīgs un invazīvs augs. Jā, viņš aug, ja jūs viņu netaupiet ceļiņa, viņš izaug caur asfaltu. Jā, bet tas, ka viņš tik labi aug, tas nozīmē, ka viņam arī ir jauda kaut ko darīt citu, un viņš tur satur tādu vielu kā resveratrols. Korejieši tur. Korejieši? Jā, varbūt arī Mikrofonu kādam, jā. korejieši. Nē, ne Korejieši. tikai Japāņi, korejieši, bet pie mums viņš arī aug ļoti labi. Un šai sakarā viņš darbojas pret dažāda veida citokīniem. Un sevi ļoti labi parādīja pie Covid, jo Covid, atcerieties, bija tie citokīnu vētra. Un tieši šie ķīnieši ieteica, es arī tāpēc viņu tur uzgāju sākumā pirmo reizi. Skatījos, kā ķīnieši ārstē Covid, un viņiem tas Japānas dišsūreni pirmajā vietā saknītes novārījums, tinktūra, pulveris, jo viņš satur resveratrolu, tur palidatīnu, emodīnu, tādas vielas, kas ir ļoti pret iekaisumu un noņem visu to citokīnu aktivitāti, un citokīni ir tādas vielas, kas izraisa iekaisumu, tādu masīvu. Jo organismam iekaisums ir vajadzīgs, lai atveseļotos, bet reizēm viņš aiziet tādā nekontrolējamā formā un pa daudz un ļoti stipri. Un lūk, dišsūrenes saknīt samazina. Ar tēju pietiks vai vajag pulveri? Ar tēņu arī varētu pietikt, bet pulverīts tomēr labāk darbojās, jo vārot tur kaut kas iet bojā, tur viņš inaktivējas zināmā mērā. Kas ir ar vēdergraizēm? Atvainojiet, es čatā nevaru ieiet, es tikai tādu mazu lodziņu kaut ko redzu, tikko mūsu Anitiņa kundziņā par vēdergraizēm kaut ko tur teica. Un tā. Japānas dišsūreni un vēdergraizes ir iespējams, ja pārdozē. Jā, vispār tas ir viena no blakus parādībām. Jā, tāpēc jāsāk ar nelielu devu. Ja labi panes, tas viss kārtībā. Ja ir aizcietējumi, tad atvieglota nopūta būs. Jo ir daudz, kas mokās ar aizcietējumiem, tas viss noteikti to atrisinās, bet neko nedrīkst pārdozēt. Starp citu, arī betulīnu nedrīkst pārdozēt, zelta sakni, visi. Jebkurus vispār uzturbagātinātājus nedrīkst pārdozēt, bet Japānas dišsūrenē tik tiešām var arī būt. Un vēl, ko lūdzu no Betul Life, tas, kas ir Betul Flu, kur ir Islandes ķērpīts iekšā, tas arī ir tāds, ja viņi pārdozēs, tad arī būs šķidra vēdra. Ja 4 kapsulas iedzer, tad jā. Es 6 dažreiz dzeru tā, ka es... Jā, un betulīnam ir viena jocīga īpašība, kur reizēm mani kritizē. Ja iedzer kārtīgi 4 kapsuliņas betulīna un aiziet uz pubu, tad nekādā jēgā. Visi tur jau ir pilnā un dzied un dejo, bet jūs neko. Tāpēc, ka jums saknes tik labi strādā un visu atindē arī tā skaitā etanolu un visu šito te. Un vēl viens novērojums, jūs varat droši izdzert vīna pudeli un paņemt 4 kapsulas šo tīro betulīnu, un tad, ja naktī sanāk pamosties netīšām un ap kādiem 4 rītā jūs paņemat vēl 3-4 kapsuliņas, tad otrā dienā vispār tā kā nekas nebūtu bijis. Var braukt ar mašīnu. Jā, nē, labāk mēs ar mašīnu labāk nebrauciet pēc tās vīna pudeles, bet vismaz galva nesāpēs. Tas gan jā. Aknu detoks, tātad aknas tiek ļoti lielā mērā atindētas, vienkāršiem vārdiem sakot. Aknu darbība pastiprinās ļoti daudzkārtīgi, un tur tas kā tāds oksidants darbojas, un kā viela, kas spēja organismu atindēt, pat ir pierādījumi, ka no paracetamola, hepatīta atbrīvo tas viss.
Vispār pie hepatītiem, tēte, es zinu, ka tev daudzi brauc pacienti ir arī ar C hepatītu un Nu, jā, teikt, kā? C hepatīta ārstē labi ar Labi, bet oficiālo medicīnu, bet, ja pievieno kopā ar to terapiju, tad blakus parādības tikpat kā nav un tad ļoti labi labojās, jā. Un vēl arī komentārs vispār par citiem ķīmiskiem dažādiem medikamentiem, kur tur lūst vai plīst ir jālieto, bet ir manāmas blakus parādības. Tad arī betulīns ir tas, kas tās blakus parādības var mīkstināt. Nu, pa statīniem pieņemsim. Nu jā. Statīnus kopā lietot ar betulīnu ļoti Var. laba kombinācija. Tad nevajag rozuvastatīnu, nevajag 20 mg, pietiek ar 5 mg. No cik gadiem var lietot betulīnu? Nu, tur rakstīts ir, kā man... No 12. E, Vispār ir uzturbagātinātāja vadlīnijās vienmēr ir teikts ir no 12 gadu vecuma, bet mēs, piemēram, mums ir arī suspensija, betulīns plus olīveļiņa tādā suspensijā, un, nu, es 3 dēlu mamma, ja, tāpat kā Ilze ir 3 dēli. Es viņu ar teikarotīti, pusteikarotīti esmu jaukus putriņās un, vai kaut kā tā pie slimībām un droši nekādu vainu tikai pārdozēt nevar. Te mēs par to vēderu domājam, ja? Jā. Bet tomēr no kāda vecuma? Nu, es savējiem labi. devu no 1,5–2 gadu vecuma, bet nu reāli, nu tā kā, Nu, ko tad teikt? Tas nav oficiāli, bet dot var par cik betulīns absolūti nav toksisks. Viņam ir, nu, nav pierādīta ne citotoksiska, ne kaut kāda hepatotoksiska. Nu, var sakot, viņš ir kā pārtikas produkts gandrīz 4. klasē viņš ir. Jā, nu, vienīgi pārāk daudz viņu nav jēga lietot, tāpēc, ka organisms viņu vairāk nevar izmantot kā 0,05 mg uz 0,05 grami uz kilogramu svara. Jā, nu, tad jūs varat aprēķināt. Tās devas ir, nu, viņš nešķīst ūdenī, viņš vairāk tauciņos, jā, tāpēc viņu reizēm arī, ka iesaka, ka paņem kapsuliņu iekšā, var ieteikt, ka, lai uzēt kaut ko, nu, kādu eļļiņu vai iedzer, kā teikarot eļļas. Savādāk reizēm nāk pa muti nāk tā kā dūmi ārā. Pulverīts. Pulverīts, jā, viņš nešķīst ūdenī, un ja tur iekšā cilvēkam, kuram ir kuņģis labi neslēdzas vai atvilnis, tad viņš reizēm uzsit tādu uz augšu. Tāpēc vajag nevis ar ūdeni uzdzert, bet ar eļļiņu. Un, ja sadomā bez kapsulas, jā, tad nevis ūdenī bērt, to atvērt kapsuliņu, tāds variants arī ir iespējams viņu lietot. Atver kapsuliņu un izber nevis ūdenī, bet, krējumiņā, jā. Un tad to krējumiņu noēt. Tā mēs varam iedot savam sunītim, un man bija suns pie ražotnes, Hasans. Viņš bija diezgan slims, un es tieši uz viņu izmēģināju. Un vetārs teica, ka viņš, tūlītās pēc mēneša tev būs, eitanāzija taisīt, bet viņš veselu gadu nodzīvoja vēl. Ne, mums ir arī vispār veterinārijā, kur lieto betulīnu ļoti veiksmīgi dzīvniekiem ar locītavu dažādām slimībām, un vēl tas tā kā, Viņam var iemānīt, tā kapsuliņu viņš nenoēdīs, bet, ja viņu sajauc ar kādiem garšīgiem tauciņiem, tad viņš viņu mierīgi noēd. Un mums Latvijā vismaz te ir diezgan gadījumi bijuši, ka ļoti veiksmīgi ārstē. Jā. Man tā stāstīja, ka, kas saka atpakaļ, saiti arī ar cilvēkiem reizēm nodibinās laba, vienu sunenīti ārstēja un izārstēja no kaut kāda audzēja, kurš bija. Tas gan bija ārīgs audzējs. Jā, mikrofoniņi. Tā, rektor, mēs ļoti ātri izskriesim tagad cauri. Rektor mums tā ir raksta, ka viņai suns pat izlaiza karoti ar... Jā? Jā.
No suņa Tā, instinktīvi jūt, vai- kas viņam vajadzīgs. Jā, vai barojoša māmiņa var tomēr lietot nelielu daudzumu? Droši. Es nezinu, es lietoju tā kā. Dienā viņš neienāks. Jā. Ko iesākt? Nevis ko iesākt, bet ko tu ieteikt kā pretārpu līdzekli vermoksa vietā. Bet vermoks ir baigi stiprais. Ziniet, nav garantija, ka ar jebkuru kādu augu pulveri vai ko tur to lenteni dabūs nost no zarnas. Lai kā visi solītu šitos tad baigos detoksus. Zini, ko varētu mēģināt? Gailenes, jā, tikai zaļā veidā. Ne ceptas, ne vārītas, bet gailenes saujiņu katru dienu, jo viņam tas viela ramnāze, tur ir tāda viela, kas darbojas gan uz tārpiem, gan uz oliņām. Pievienojas un uztais caurumus. Jā, paskatieties. Gailenītes. Ēre, apstāsts Kinštant ir lietots betulīns un sākās smagi aizcietējumi. Kāpēc? O šitais gan ir interesanti, jo parasti tā kā otrādāk. Kāpēc? Interesanti. Nezinu. Šitan mums pašiem jāpadomā. Kas tur ir ar organismu? Jā, šito mums, jā, tāda nav novērota tāda blakus parādība. Drīzāk tieši Kā otrādi. to? To mēs jau atbildējām. Tā tad, jā, viss te ir par mikrofoniem, ir saulītes un labvakar visiem. Nu tā, esam izskrējuši cauri. Ko var dot 3 gadus vecam bērnam pret alerģijām? Upeņu pumpuru preparātu, kur Lielbritānijā šobrīd jūs nevarēsiet nopirkt, bet pie mums varēsiet. Ziniet kā, tur bērnam tomēr jānoskaidro, no kā alerģija, jo dod, ko gribi, kamēr alergēnu nenovāksi, tikām labi nebūs. Jā, taisnība, jā. Jā, vajag uztaisīt vai paneli to diagnostikas uz alerģiju vai ko, un jānoskaidro. Sevišķi, ja tās ir pārtikas alerģijas. Jā. Bet vienīgi, es tev piekrītu, bet dažreiz pieņemsim tas, kas attiecās tieši uz pārtikas alerģijām. Sunīšu tēja. Kur ir ziedputekšņi. Es pastāstīšu vienu paņēmienu pārtikas alerģijas noteikšanai. Primitīvu. Pirms ēšanas, pirms kāda viena produktu ēšanas, piemēram, pirms banāna ēšanas, ja, jūs pamērat pulsu, tam cilvēciņam, bērniņam, piemēram, viņam iet 80, ja, un tagad jūs iedodat to avokādo vai ko, ja, un, kad viņš apēd pēc 10-15 minūtēm, viņam mērat atkal pulsu. Ja pulss pātrinās pa 20 reizēm minūtē, tad tas produkts nav savienojams ar viņu. Vai viņš ir, vai viņš, tur ir alerģija vai nav, bet tas viņam nepatīk, jo, ja ir nesavienojams ar organismu, tad aktivizējas simpātiskā nervu sistēma, un simpātiskā nervu sistēma dzen pulsu. Ja tas ir savienojams, tad cilvēkam pulss paliek lēnāks. Ja viņš apēd to, kas viņam ļoti derīgs, tad viņš paliek tā kā pitons. Ar lēnu apmierināt. Jā, viņam darbojas parasimpātiskā nervu sistēma, kas izraisa pilnīgi labsajūtu un pulsa palēninājumu. Lūk, tas ir tāds svarīgs tests, kas ir, bet tas darbojas tikai uz kaut kādu vienu atsevišķu produktu. Piemēram, apsēž pie galda, noēd maizīti vai noēd tur burkānu vai ko gribi, ja? Tāds. Vai jūsu produktus vispār savā starpā var kombinēt? Piemēram, zeltsakne ar betulīnu, droši, citādāki darbības mehānismi. Vai betulīns ar čagu? Betulīns ar čagu vispār mums jau stāv produkts, kas būs jums arī pieejams, samaisīti kopā. Viņiem abi divi uz bērza aug un čagā ir gan betulīns skābe, holīns, tie ir tas, kas, betulīns tur diezgan daudz, jā. Vai var dzert zelta sakni, ja mīksts vēders? Var, patestējiet, ja paliek vēl trakāk, tad nedzeriet. Ziniet, organisms jau ir diezgan tāda. Diezgan individuāli, viss ir jāpēta, viss uz plus. Te bija ļoti interesanti, man patika. Es pret tārpiem dzeru ēdamkaroti gaileņu šņabi.
Kas? Un skaties tālāk. Aplēj gailenes ar šņabi, notur 2 nedēļas, nokāš un dzer nedēļu pa vienai ēdamkarotei. Atceries, tēti. Nedēļu iepauzē un dzer atkal vienu nedēļu. Ļoti Pēc labi. pusgada atkārto recepti no ziedoņa kārkliņa. Labi, bet mēs ar Ziedoņu Kārkliņu par šo runājam. Viņš teica, ka burka jāpieliek ļoti pilna ar gailenēm. Un tad jāliek šņabis virsū, jo ja grādi būs vairāk pa 20 tur, ja, tad tas aktīvā viela iet bojā. Nu, redzi. Ja burciņa ir pilna pielikta un uzliek, tad viņa atšķēdās. Atšķēdās, jā. Paliek 20 grādīgs. Jā. Ko lietot, ja ir zemes asinsspiediens pieaugušajam? Vajag izvicināt rokas kājas. Jā, aiziet paskariet, pastaigāties. Jā, iedzert zaļo tēju un vienu kapsuliņu zelta sakni. Varbūt, ka tomēr drusciņi pacelsies spiediens. Jā. Kas vai plāno? Vai plānojas kāds klātienes izglītojošs pasākums? Nu, gan jau, bet mēs vispār neko nesolam. Tagad mēs nodīrājām žagariņus no mizām, tā mēs pumpuriņus lasām, tagad jau gārsiņa aug un nātrīt. Ja mums ļoti daudz viskaut kas ir, ko darīt, jāsē lauki, Reku Artūrs jau ir sasējis lielo auzu lauku un viss mums tā Mēs esam ārā. Jā, labi. Lucerna, dzeltenais amoliņš, visi lauki jāsēj. Ar tiem pasākumiem vispār neko nevar zināt. Jā, ja atrodat kādu lielu ugunspuķes lauku, paaiciniet mūs palīgā. Jā, atbrauksim, novāksim visu ugunspuķes. Noteikti, jā, mēs meklējam ugunspuķes laukus, izcirtumus, tādas mežmaliņas. Jā, un ko ieteikt augstam asinsspiedienam, lūdzu? Es esmu uzrakstījis grāmatu Sirdslimība fitoterapija, un asinsspiedienam tur ir kādas 2-3 lapas, man to grūti tagad visu atstāstīt, bet tur ir arī betulīns iekšā un sirds veselības tēja. Un tur tādīs sastāvā, kā viņi tur darbojas, un viss tur aprakstīts. Jā, un arī tieši fiziskās aktivitātes, vingrinājumi, dažu punktu masāža, tas viss ir kompleksa lieta, jā. Svarīgs jautājums te ir uzpeldējis arī, laikam, pat cik mēs par dišsūreni neparunājām vēl tā padziļinātāk, tas, kas ir arī uz iepakojuma rakstīts un ar ko ir jāuzmanās, ir dišsūrene un orferīna lietošana, asins šķidrinātājs. Vai ir jāuzmanās? Jā, ir. Tieši tā, tāpēc, ka tur ir tas emodīns, kas ir kā antikoagulants. Un, ja jūs lietojat kādu Pradaksa vai Likvis vai Xarelto vai kas tur vēl cits, tie tiešie antikoagulanti, tad vajag varbūt samazināt devu vai vismaz saprast, ka tas tiek lietots, lai jūtat, ka tur zobus tīrot parādās asintiņa vai deguns asiņot, tad tas ir jāpārtrauc. Un arī pieņemsim arī tie, kas nelieto asins šķidrinātājus, pieņemsim pirms kaut kādām ķirurģiskām manipulācijām, ja ir zināms, ka būs kāda operācija vienalga maza vai liela, tāpat kaut kādas 2 nedēļas. 2 nedēļas? 10 dienas. 10 dienas, tas stabilais. Tas tikai norāda, ka zālīte darbojās. Jā. Jā, starp citu, Leizējai arī uz šī uz Rock Hard arī ir minēts par operācijām, bet viņš bieziņ. Jā, tikai tā. Skaidri. Labi, mīļie. Tad var kombinēt. Tā, un tad beigās sajies labi. Nē, laikam nē. Jā, mēs jau mēs atvadamies, bet tomēr, kas palīdz ļoti trausliem asinsvadiem? Dakteris saka, augsts insulta risks, holesterīns augsts. Asinsvadu stieniņu stiprina askarutīns, un tas rutīns ir galvenais spēlētājs, un tas ir griķu ziedos. Un arī lazdu mīza, lazdu lapas, un mums ir tēja, veselības tēja asinsvadiem. Jā, un tā tiešām reāli stiprina
Tādas. Jā, mīzu jau viss jau lapiņas nāk. Kur ir, par to, bet mēs par to ugunspuķi nopietni domājam. Jā, mēs ugunspuķis kur raksta, ka ziedēšanas laikā. Tikko sāk Jā, ziedēt. protams, vienkārši mēs plānojot sezonu ļoti jau arī laicīgi meklējam vietas, kur mēs ko griezīsim. Un ar ugunspuķīti ir tā, ka viņi jau nav tā, ka no zila gaisa pēkšņi kaut kur sāk ziedēt. Tie, kas ugunspuķu laukus zina, tie lauki tur stāv jau kaut kādas gadu desmitus. Arī vīgries, arī nātre. Nātre arī mums tāds Jā. deficīts ir vispār. Starp citu, vecas fermas, bet kur tiešām nekas nenotiek, kur nenotiek vispār nekāda darbība, jo aktīvās fermas mums ir pilnīgi izslēgts. Tas mums nedara. Bet tādas senas drupas pamestas, un tad aiciniet, lūdzu, mūsu ciemos. Jā. Vai kur Alūksnes pusē izcirtumos daudz. Uzrakstiet mums, lūdzu, tuvāk. Atsūtiet mums lokāciju, Google Maps un rēķinu. Jā, jābrauc rekur uz UK pēc nātrēm. Jā, tas mums varētu tā sanākt interesants piedzīvojums atvest to nātri, jo mums, saprotiet, tonnās, jo mums ir, principā vajadzīgi kā 10 busi ar nātri. Mēs piekrausim kuģīti tur. Konteiners mums ir nātri tikai, jā. Atbrauks fermentēta jau. Kur Latvijā pie jums var aiziet uz konsultāciju? Artūrs pieņem Cēsīs, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, un pie viņa fūra, un pie viņa piesakās telefoniski. Jā, 29, 48, 44, 5, 7. Un tavējais ir 2. Nē, tu man jau nesauc. Es esmu vēl atvaļinājumā. Labi. Jā. Bet es pareizi pateicu. Ne. Laikam. Kas vēl? Alūksnē tagad daudz neizcirsti meži ir armijai. Jā, no armijai tur bailīgi iet. Jā. No nātras pulveri lietot. Labi, viss šis pēdējais jautājums, jo mums jau ar Artūru tikai padod. Nātras pulverīt? Jābeidz, jā. Nātras pulveri. Pasaka par dzelzs līmeni. Šņaukt. Bet, nē, dzelzs līmeni, protams, veicina. Bet ziņas par asins recēšanas spēju palielināšanu ir pārspīlētas, jo tas, kas tur no nātrītes drusku var recināt asinis, tās ir kā vitamīns. Kā vitamīns nātrē tiešām ir, bet tādā gadījumā vajag noēst tur kādus 100 gramus, tāda devu, 100 gramus grūti noēst. Bet starp citu nātrītes vispār, tā kā jūs savācat viņas koši, jūs tādā verdošā ūdenī tā iemēcat, izņemat, nopurinat un sagrieziet. Nekas tur neaizies bojā pa tik mazu laiciņu. Vienmēr par tiem karstajiem ūdeņiem uztraucās cilvēki. Viss vitamīns. Nē, nekas tur neaiziet bojā. Bet skābeņi, skudru skābe, kas tur taisa to asumiņu, ja? Kas tā izskalojas ar to pašu, neutralizējas. Jā. Lūk. Labi, vēl pēdējā lieta, es aizmirstu par betulgēlu pateikt, ka mums pētījums vispār bija par pigmentāciju, ja, ka viņš samazina pigmentu gan toņa intensitātē, gan virsmas tajā laukumā, tie, kas ir visādi vecuma pleķi. Ko var darīt? Tā viņas tautā sauc, bet tie ir pigmentācijas atļaušos ieslēgt savu mikrofonu un pateikt. Es pati esmu izmēģinājusi šo betulgelu 3 nedēļas, smērēju intensīvi no rīta un vakarā, un varu godīgi pateikt, ka tiešām man tas viens pleķītis te uz sejas, tas brūnais ir palicis ļoti, ļoti gaišs. 3 nedēļu laikā. Viņš nebija tumši brūns, bet viņš ir palicis tiešām krietni, krietni gaišāks. Priecājamies. Jā. Paldies par labu produktu. Jā, paldies. Vai pinnēm palīdzēs šitais pinnītēm? Viņš ir diezgan pasmaks un tāds, viņš ir seruma tipa, un jādiņa jau tāpat ir tāda diezgan taukaina. Tad ir ar tām pusauģu pinnēm tā uzmanīgi. Pusauģiem nedodiet pienu. Piena produkts un cukuru. Un cukuru un viss. Bet primāri pienu, es pat teiktu.
Jā, es, piemēram, biju piņķains, un tad aizgāju uz Rīgu mācīties, un tur vairs lauku pienu govs nebija vairāk klāt. Augstākais, ko dzēra kefīru, un man pārgāja mēnešu laikā piņas. Bet vispār viņš ļoti labi, kā sarmiņš, palīdz arī, pieņemsim, pēc pinnēm. Starp citu, ļoti svarīga lieta pie pinnēm, kas ir vispār tas pats tā ievainojumiņa vieta. Betulgēls viņu palīdzēs ātrāk sadziedēt, un kas vissvarīgākais - rētaudi. Nepaliek. Jā, jo no betulīns ļoti labi iedarbojas uz to reģenerāciju, tieši uz jauno šūniņu, uz epitēlija atjaunošanu, un tāpēc tie rētaudi tur tiek Neaug. Neaug, jā, nevis tie fibrīna šķiedras ir tik daudz, bet cik atjaunojās pats normālais epitēlijs. Slānīts. Viss, paldies liels! Jā, saldus sapnīšus. Saldus sapnīšu, Ilzija, tu vēlies kaut ko vēl pasaka, aicinājumu savām meitnēm, bet mēs liels paldies, sirsnīgs! Mēs esam Liels jums kārtīgi paldies! izkļāpājušies. Tiešām bija ļoti interesanti. Liels paldies jums! Respektam, Un cerams- sirsnīgi. Paldies. Jā, un cerams, ka būs mums vēl kāda tikšanās. Jā, Izdomājiet, darba pilnas rokas, es zinu. Mums tiešām Mums šeit jau ir patīk internets. pačelot, Mums jau tik padod mikrofonu, bet kaut kas mums šodien ar to internetu ir, un tad mēs šodien esam no telefona. Bet, un tad bija jautājums par ierakstu. Ja mūsu komandas biedri būs sanācis ierakstīt, tad būs, bet es neierakstīju. Tā, kad, Es mēģināju spiest ierakstu, bet es domāju, ka es to pati nevarēju izdarīt. Tas bija jādara tam, kurš organizēja šo. jā, pasākumu. man tas bija jādara, bet no Jā. telefona to īsti nevar izdarīt. Nu jā, skaidrs. Labi, paldies. Liels visiem. paldies vēlreiz jums. Paldies liels. Jā, Atā. tā. Visu labu. Atā.